Ar aktīvajām pārdošanām jūs droši vien visi esat redzējuši mūsu sarkanās mašīnas, braucam pa tirgu. Tas ir laikam mūsu tāda pirmā atpazīstamības zīme. Tie ir mūsu aģenti, tie ir mūsu pārdevēji, kas tirgo preces. 97. gadā uzņēmums redzēja iespēju atvērt cash and carry, šādu vairumtirdzniecības bāzi, veikalu, specializētu veikalu. Un sākumā tas kalpoja kā bāze priekš mazajiem veikaliem, jo tirgus bija savādāks, nebija lielo tīklu, lielo veikalu, un šis bija klasisks vairumtirdzniecības bāze. Pa šo laiku viss ir mainījies, sortiments ir mainījies, ir ienākuši tīkli, un šī bāze ir nepieciešama jau savādāk, un viņa ir daudz vairāk orientēta uz horekas klientiem, tātad mazajām kafejnīcām, ēdnīcām, restorāniem, uz viesnīcām, tāpat uz ofisiem. Un neizpalīkoši arī mazie veikali. Šī bāze ļauj mazajiem veikaliem dzīvot labāk un vieglāk. Mēs esam sasniedzami, pie mums var atbraukt tad, kad vajag, nopirkt to, ko vajag, negaidīt piegādi no Rīgas 48 stundas, nepārbaudīt savus kredītlimitus, bet nopirkt tieši to, ko vajag, pašam izvēlēties preci, un tas ir galvenais, lai mūsdienu mazais biznes varētu dzīvot. Tā kā tas ir iemesls, kāpēc mēs esam šeit. Mums bija labi pārdošanas rezultāti mūsu aģentu komandai, tirdzniecības komandai šeit, tāpēc arī pieņēmām lēmumu, ka Liepājā gribam uzbūvēt pirmo promo cash and carry Kurzemē. Un ar to esam, tā teikt, noslēguši Latvijas geogrāfiju, atverot cash and carry gan Rīgā, Daugavpilī, Valmierā un beidzot esam Kurzemē ar šādu tirdzniecības centru. Ko vēl lai jums pasaka? Es domāju, ka jūs paši, kad esat ekskursijā, daudz ko redzēsiet, ir klienti, kas mūs jau zina un zina, ko sagaidīt. Tie, kas redzēs pirmo reizi, redzēs, ka mēs nākam ar daudzām jaunām tendencēm. Mēs cenšamies sekot līdz tam, kā mainās patēriņa kultūra, kā mainās mūsu ēšanas paradumi. Mēs zinām, ka kafejnīcas cīnās par to, lai atšķirtos vienam un otrs, lai pievilinātu klientus. Un mūsu pienākums ir nodrošināt šos produktus, lai jūsu bizness varētu veiksmīgi dzīvot, attīstīties. Un beigās, ja mēs būsim laimīgi, jūs būsiet laimīgi, mēs visi būsim kaut ko nopelnījuši. Ko es vēl gribēju pateikt? Es gribēju pateikt paldies. Es gribēju pateikt paldies pilsētas vadībai, kas ir palīdzējusi no šīs ieceres sākuma līdz pat realizācijai ar konstruktīvu sadarbību. Mēs neesam, tā teikt, mocījušies ar kaut kādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Esam veiksmīgi gribējuši, izdomājuši, apstiprinājuši un uzbūvējuši. Paldies par to. Tāpat tās paldies Liepājas valsts tehnikumam par šo sadarbību, par jauniešiem. Un es ceru, ka šī sadarbība būs ļoti produktīva mums turpmāk. Un noteikti gribu pateikt lielu paldies mūsu darbiniekiem, gan veikalu darbiniekiem, kas mums ir vairāk kā 30 cilvēki šeit, un cilvēkiem, kas atbraukuši no Rīgas un arī no Valmieras. Es zinu, ka šeit ir cilvēki, kas ir palīdzējuši šim visam tapt, lai šodien jūs šeit redzētu jauno promo cash and carry. Tā kā paldies jums visiem no Sanitex. Došu vārdu Seskungam. Paldies. Nu jā, labdien, dāmas un kungi. Es jau parunāju ar dažiem no jums un sapratu, ka iepriekš mazie tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji pat ir braukuši uz Klaipēdu, lai... Pat uz Rīgu arī? Nu, jā, un tas tomēr nav pārāk ērti, un jūs nākat uz šejien un radat vēl jaunas darba vietas Liepājā un pastiprinat to, lai mazais vidējais bizness Liepājā var attīstīties. Par to jūs varat, tā teikt, uzslavēt. Protams, mēs gaidīsim, lai jūs Liepājā attīstaties un tādu labu servisu. Nu, protams, gribētos jūs prasīt, vai ir kādas vietējā reģiona preces šeit iegūstams. Tad man teica, ka Lielbāte šeit ir un Lielbāte, Kolumbija. Jā, Kolumbija, kas ir tās lietas, kas ir Liepājas, nu, teiksim, tās zivju pārstrādes un citas nozares šeit būs. Tā kā kopumā, man liekas, ka Liepāja līdz ar to iegūst. Es ceru, ka Liepājā jums rezultāti būs labāk kā Daugavpilī vai kādā citā reģionā, jo tiešām turisms un pakalpojumu nozari Liepājā pēdējos gadus ļoti strauji attīstās, un domāju, ka šis varbūt dos vēl kādu grūdienu un kādu attīstību. Nu, protams, mēs labprāt sadarbosimies jums ar ne tikai